Kas tev vispilgtāk palicis atmiņā no pirmās jauniešu saeimas? Tas noteikti ir satraukums pirms tam, kā būs, jo es neko nezināju, kā viņi tur visu dara. Ko tu iegūti no dalības jauniešu saeimā? Vai jauniešu saeimas pieredze noderēja mācībās, sabiedriskās aktivitātēs un darbā? No dalības jauniešu saeimā es iegūstu pieredzi, jaunus draugus, ar kuriem ceļu uz mērķi sēdēt šajos deputātu krēslos kā nopietniem deputātiem. Tagad turpinam kopā, kā arī priekšstatu par deputātu darbu, kā arī par saeimas darbību, lēmumu pieņemšanas kārtību un tam līdzīgi. Kā pēc dalības jauniešu saeimā mainījās tavs priekšstats par deputātu darbu? Vai deputāta darbs tev tagad šķiet sarežģītāks un atbildīgāks? Pēc dalības jauniešu saeimā es sapratu, ka būt par deputātu tas ir ļoti atbildīgs un grūts darbs. Kuras no tavām idejām guva lielāku atsaucību? Kuras idejas neguva atbalstu? Vai bija viegli tās aizstāvēt un saskaņot viedokļus ar citiem jauniešu saeimas deputātiem? Mans galvenais mērķis bija panākt labāku vidi sabiedrībā. Un, manuprāt, visas mūsu izstrādātās deklarācijas arī to panāca. Visas mūsu viedokļu debatas un viss, kas notika komisijas sēdē un pēc tam kopējā sēdē viennozīmīgi noveda pie mana mērķa piepildījuma. Kāpēc, tavuprāt, ir jāpiedalās jauniešu saeimā un ko tas dod jauniešiem? Vai tu saviem draugiem ieteiktu piedalīties? Jauniešu saeimā piedalīties tas ir kaut kas tāds, ko tu katru dienu nevari piedzīvot. Tā ir lieliska iespēja un lieliska pieredze izdzīvot to deputātu dzīvi. Kādu, viena darba dienu, kā tas ir. Un nav ko sēdēt virtuvē un aprunāt. Laiks iet parādīt, ka tu esi labāks. Ko tu novēlētu tiem, kas šogad vēlēsies kļūt par jauniešu saeimas deputātiem? Es novēlu šiem jauniešiem to, lai viņi aizstāv savu viedokli un pastāv par sevi. Un lai veicas! Lai uzzinātu vairāk par jauniešu saeimu, apmeklē mājaslapu jauniešusaima.lv vai saima.lv.